Labi, paldies. Pozitīvi noskaņots. Gaidu, kāda būs laime. Tas jau bija naudas izspiešanas mēģinājums no cilvēkiem. Nevis mēģinājums, bet tas arī viņiem izdevās. Jā. Viņi nebija jāmēģina. Viņi jau vienkārši ar cilvēkiem dara, kā viņi grib. Tas ir reāli vēlme atgūt arī to naudu un arī kā protests. Jā, jo tas jau nelikumīgi faktiski ir. Jā, var arī izdomāt visādas likumus, par ko maksāt, bet tam jābūt ir pamatojumam. Naudiņi ir tik, cik ir, bet naudiņi lido uz visām pusēm. Ar lidmašīnām un bez. Tā kā, jā, kāpēc ne? Cilvēks parastais ar kādreiz kaut ko ir pelnījis. Kā piemēram, teiksim, vidi, ja? Vidi atrod mūs, da tu būsi odziņu pārdevis vai kaut ko. Bet ja tu gribi kaut ko no vidi, tev, protams, ir jāiesniedz dokumentu, un tev ir mums jau tā ir. Paņemt māk no mums, jā, bet kaut ko dot. Tā. Es pozitīvi domāju, ka tas tomēr nelikumīgi mums to naudu atskaitīja, paņēma nost. Es domāju, ka to jau sen vajadzēja atgriezt. Bet es atkal domāju to, ka nevajadzēja jau šī tāda papīra, ka viņam automātiski to vajadzēja atmaksāt. Jo būtībā jau viņam tā informācija ir, cik kā mēs esam pārmaksājuši vai ne. Neko, rakstīsim. Cīnīsimies, lai atmaksā mums. Es domāju, ka tas ir par daudz, par darbu. Mēs pensionāri cevišķi, kas esam tagad arī apkurē saņēma tādu rēķinu, ka pilnīgi acis kvadrātā pa pusmēnesi dažas summas ieslēgts un 70 eiro jāmaksā. Lai Dievs dotu un visi cilvēki ir maksājuši. Nauda tik ņemtu liela, bet par ko mēs tā arī nesapratam. Droši parakstīt, neko jūs nesaudējat. Vienīgi varbūt iegūsiet viss. Šodien bijām Saldūnu Dobelē, kur vietēji iedzīvotāji izrādīja lielu interesi par nelikumīgi no viņiem iekasētā OIK atgūšanu. Sestdien, 22. novembrī, biedrība Tiesiskums LV organizēs fórumus Talsos un Tukumā, kur katrs var nākt un uzdot jautājumus mūsu pārstāvjiem, kā arī parakstīt līgumus par nelikumīgi no jums iekasētā OIK atgūšanu. Tiekamies!